Juris Dambis, bijušais Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, agrāk valsts kultūras pieminekļu vadītājs no 1989. līdz 2024. gadam, nozarē 46 gadus. Juris Dambis bijis Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes loceklis, tās priekšsēdētājs un Latvijas būvniecības padomes loceklis. Viņš ir sabiedriskā fonda Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas fonds valdes loceklis, biedrību Latvija Nostra un Ikomos Latvija biedrs. Juris Dambis ir vadījis Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības koncepcijas vīzija 2002–2020 izstrādi. Viņa vadībā spoži atzīmēts Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā. Juris ilgstoši veidojis Latvijas kultūras pieminekļu aizsardzības sistēmu. Pateicoties viņa darbam, Rīgas vēsturiskais centrs 1997. gada 4. decembrī iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, bet 2003. gadā pieņemts Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums. Juris rūpējies par kvalitatīvas arhitektūras klātbūtni būvniecības procesā, viņu darbu augstu vērtē kolēģi un sadarbības partneri.